aizbraucam, un tad sanāk nedēļā reizi. Un tad man vienmēr liekas, ka es valdi redzēšu. Es atceros, kā es iekāpu tajā autobusā, es austiņās uzliku Sigur Rós, un tad kā es vienkārši skatījos pa logu, kā es braucam. Un tur nekā nav no tā posma no Keflavikas uz Reikjaviku, ir vienkārši lavas laukumi ar sūnām apauguši, tur nekā nav. Bet tad man liekas, jau gan izraudāju, tur man liekas brīnišķīgi, kad es esmu nokļuvusi Islandē. Tā sajūta šeit ir daudz citādāka, bet tā pirmā satikšanās ar Islandi bija diezgan klišejiska ar mūziku. Un es neko daudz īstenībā nezināju par Islandi. Islandē ir ļoti maz cilvēku, lai spētu. Islandieši nestrādās hoteļu tīrīšanā vai zivju fabrikās, ja vienīgais viņi nedzīvo turpat blakām. Tie visi ir ārzemnieki, kas tās vietas ieņem. Turisms ir svarīgākā industrija šeit pašreiz. Un tā realitāte ir tāda, ka tās turisma kompānijas un visi citi augstākajās pozīcijās parasti ir vietējie, bet servisā strādā ārzemnieki. Tāda vienkārši ir realitāte. Jā, un tad es vienkārši atbraucu ar domu paņemt vienkārši pauzi, mēģināt saprast, ko varbūt es gribu darīt tālāk, un here I am. Es esmu pat cik gadus vēlāk ar 2 bērniem. Akurērijā. Lai tu varētu būvēt tādas kaut kādas draudzības, man liekas, vai iekļauties pilnībā sabiedrībā, tev valoda ir nepieciešama. Diemžēl arī šeit skatās tevi citādāk, ja tu, piemēram, neizskaties kā islandietis. Man vienmēr ir svarīga tā vide, ko es pati radu savā apkārt. Gan jau, ka tu kaut ko iemācies laika gaitā dzīvojot un pieredzot, bet es nezinu, grūti atbildēt, jo man liekas, ja es domāju par savu bērnību, nav jau tā, ka mēs tur visu laiku kaut kur esam bijuši no vienas vietas pārākušies uz otru, bet varbūt tas fakts, ka man vienmēr ir vieta, kur atgriezties, kas ir Latvija un mani lauki tur, tad varbūt es neuztraucos par to savu būtību jebkur citur pasaulē, jo es zinu ka man vienmēr kur nokrist. Šeit ir izcils gaiss, brīnišķīgs dzeramais ūdens un kaut kādā apokalipses kontekstā. Liekas, Islanda ir diezgan laba vieta, arī neatkarīga, gandrīz pilnībā neatkarīga no citu valstu resursiem. Domājot kaut kādā nākotnes kontekstā, mums liekas, ir ļoti svarīgi, ka bērniem, mūsu bērniem ir šeit bāzes vieta un kaut kāda drošība, kaut kāda tur, es nezinu, pasaules katastrofu kontekstā vai karu kontekstā. Jā. Nav īsti iemērotāk, jā. Man īstenībā ir pārāk. Another blow, jā. Viņš tagad nogāja lejā ar asti. Tad jāpaņem vispildāk. Flow! Viņš izpušas kāpu? Jā, viņš tāpēc viņi nāk uz ūdens virsmas, jo viņi ieelpo gaisu. Jā. Un tas ir viens no veidiem, kā viņus vislabāk var pamanīt, ir fountain, blow. Bet ir arī citi